Kaujas sveiciens no 20,000 kārtības sargiem, tautsargiem, kas 90. gadā saucās pa baltām beretēm, jeb baltām lentēm, kas kārtību uzpasēja krastmalē, uguns ceļā, 4. maijā neļauj Omanam un padarniekiem arestēt mūsu deputātus, un līdz ar to ļauj deputātiem pieņemt savus lēmumus. Tad bija laiks tiešām, kad nevajadzēja varbūt tādu vārdu lietot vienotību. Partijas nebija. Tauta bija vienotā bez partijām. Kungi, dāmas, vai partijas tiešām mums par šo laiku ienes labu dzīvi? Viņi sašķēl, viņi 50 vairāk partijas kā šķēļi. Mums ienes ienaid. Mans dēls ir viena partija, es esmu cita partija, meita ir cita partija. Manā ģimene visu laiku cīnās, visu laiku kaut kas kaujā. Visu laiku rodas ienaids. Tāpat tas ienaids turpinājās Saeimā, ministra kabinetā. Neko nevar pieņemt bez apvainojumiem, bez šķelšanos. Līdz ar to mēs vienkārši cilvēki balsotāji ciešam, tāpēc dzīve neiet uz priekšu. Vai mēs nevaram Eiropai un pasaulē parādīt, ka Latvija var veidot laimīgu dzīvi bez partijām, ar vienotību, kā Elers kundze teica. Pieņemsim, šodien ir balsošana. Mana liste ir Elert kundze, vienotība rakstīt bezpartijiskā. Un blakus ir Āboltiņa, politiķi, jaunais laiks, labdējo un tā tālāk. Par ko balsos cilvēki vairākums? Par bezpartijisko ieliks krustiņu. Partija, tā ir tā, kā Šadurs kungs teica, riebeklībā. Jā, tas bija jūsu vārds. Bet tomēr vienotībā jātic, un šeit mēs esam klāt, un es tā kā Rīgas domas draudzes ilgadējs loceklis, evaņģēliskās luteriskās draudzes, tāpēc vēlos jums visiem, lai Dievs ir ar mums. Zem šī jumta, lai svētībā un laimībā mūsu tēvus ļaudis pavadā. Slavēsim Dievu, kaut sāpes un bēdas spiež tautu. Naidnieks, kas trako un postītu šķeltu un grautu, stipra kā klints, mūžam zels ticīgo ģints, vai gan Dievs nogrimtums ļaus. Paldies Dievam un lūksim viņu. Ne tikai dziesma Dievs svētī Latviju, kur mēs pieprasām svētīt, bet mums jālūdz, lai Dievs svētī mūsu tautu un mūsu Latviju. Jūs redzēsiet, kā ies dzīve uz priekšu. Elers kundze, un es gribu pateikt, nestēties partijā, esiet bezpartijiski. Jūs redzēsiet, uzvarēsiet, 70% tauta nobalsos par jums. Un tad radīsies rakstīt stipro stāstu, kā jūs minējat, un tad radīsies pilsoniskais ideālisms, par ko jūs runājat. Dievs svētī Latviju!